Sveiks, dārgo skatītāji! Sveika, dārgā skatītāja! Zvaigznes, runas un gudri cilvēki šo nedēļu mums sola kā baudu nedēļu. Vai jūs atceraties, kad jūs pēdējo reizi kaut ko esat baudījuši? Un par kādām baudām īsti tagad būs runa? Fiziskām, materiālām vai varbūt garīgām? Pēter, tu jautāji, kādas var būt baudas, bet man radās jautājums, kā mēs varam baudīt, ar ko mēs viņus sajūtam. Mums taču ir maņas, manuprāt, 7. Kas to lai zina, ne? Bet baudīt var ar acīm, ar dzirdi, Ar rokām, ar degunu, ar ķermeni. Un ja mēs runājam par tādām augstām lietām kā garīgas baudas, ar ko tad mēs tās baudām? ar sirdi varbūt. Ar prātu. Tik tiešām šo nedēļu būs jābauda kā gardu vīnu. Ja jums vīns negaršo, tad jebko citu. Bet gal galā man ir aizdoma, ka bauda jebkurā gadījumā tādā fināla sajūtā ir emocionāla. Tas ir tāds iekšējs kaifs, tāda dzīves enerģija. Arī runas saka, ka baudiet un pieslēdzieties dzīves enerģijai. Tas nesīs jūsos harmoniju, iekšēju apmierinātību un vēl pat vairāk. Cik var nojaust, bauda, jeb šī iekšējā harmonija ir lipīga. Ja jūs jutīsieties harmonisks un apmierināts ar dzīvi, tas veido zināmas vibrācijas, kas iziet ārpasaulē, un arī citi cilvēki jūsu klātbūtnē varētu sākt justies jaukāk, priecīgāk, kaifīgāk. Kolēģi minēja dažādas baudas, miesiskās baudas, garīgās baudas, emocionālās baudas. Un tieši tā, man šķiet, ka tā ir sava veida mikstūra, ka viena bauda neeksistē bez citas. Es domāju, ka tur ieslēdzās arī mūsu fizioloģija. Iedomājieties, jūs skatāties uz kādu burvīgu skatu no liela kalna gala, kur jūs esat uzrāpies šajā kalnā kā alpīnis, un tas ir bijis jūsu mūža sapnis, un tagad jūs tur esat, un ko tad jūs darat? Jūs saprotat, ka tūlīt tas beigsies, tā tad ir jāatver mirklis, tā tad ir jābauda, un tā ir milzīga mūsu dzīves sastāvdaļa. Vispār kosmosa galvenais princips ir prieks, un prieks ir šīs te baudas sastāvdaļa. Tikai baudai ir viena īpašība, bauda ir lēnāka. Prieks ir saistīts ar adrenalīnu, ar ātrumu, bauda ir saistīta ar to, ka mēs ieslēdzam lēno laiku, mēs nofiksējam mirkli, lai to varētu ienest sevī, savā iekšpasaulē un izbaudīt. Un šī būs tieši tā nedēļa, kad mums parādīsies daudz iespaidu. Tad nesteigsimies, apstāsimies un baudīsim kā vīnu vai kādu citu dzērienu. Un tad mēs kļūsim bagātāki. Būs ļoti laba nedēļa. Būs tā.